karma. Tā ir karma. Mercedes te noslēpsies, ka kāja nenoslīd tur ar šokolādes ceļu netrāp tur. Ko? Mēs sapratām. Terē. Kas ir terē? Viņi zina. Jā. Man liekas, ka labdien. Tā varbūt tikai liekas, ka Ragans katls ir pat kā trase, bet es vēl tur neesmu braucis, bet es teiktu, ka šī varētu būt ļoti līdzīga. Kā jā, palielam, mēs šeit esam bijis jau kādas 3 reizes treniņi, ne jau 3, 2. Tā kā šodien būs apmēram 3. reize, ka šeit braucu. Bet jā, trase man patīk, tagad tikai no rīta jāiekustās, jāiemostās, kas pamāri. Un jā, tad jau jāapstās kā citi džeki brauc, jāpiereģistrējās un jāsāk lēnām diena. Ko mēs darām? Tagad esam apbraukuši līdz tehniskajai komisijai, bet es esmu pārliecināts, ka mums ne par ko neizšķikarēs, jo mēs jau esam gājuši tehnisko komisiju gan Igaunijā iepriekš, gan Latvijā iepriekš, tikai es esmu 100 punktu pārliecināts, ka nekas nebūs. Un es zinu, ja negadījumā kaut kas būs, tad tu pēc tam tā kā pieliks to pīpu un pēc tam ieliks nākamo video, bet es zinu, ka tā nebūs. Kas tur jāizdara? Jāpievelk viens skrovīt, nekas traks. Joprojām gribētu. Man patīk, ka tev nav jauda. Tu varbūt piespiedu kārtā ar pliku mest. Toliņa pieskrūvē strūbu un varbūt vienu no papēs. Nu, pamēģini vienkārši vienu braucienu tā, vienu tā. Jo ar pliku tu dabūsi vairāk punktu. Es esmu arī tādu, ko stingo palikt bez plika, tā normāli, un tad uz otro palikt vēl ar pliku. Jā, varam sadalīt arī tā, jo otro tu parasti nobrauc labāk. Tātad, teorētiski mēs esam pabeiguši mūsu šīs dienas treniņus, taču praktiski uz treniņa sākumu es īsti neesmu pārliecināts, kurš, bet kaut kāds štekers nebija saslēdzies, tādēļ man jau bija nedaudz grūtāk braukt, mašīna bija nedaudz mazāk jauda, taču uz treniņa beigām no kolektora man pavisam, var teikt, noplūta blīvi nost. Tas nozīmē, ka man jau bija pavisam maz jauda. Tādēļ, jā, palūdzu trases tehniskajiem darbiniekiem, lai iedod man vēl vienu vai maksimums 2 testa braucienus, lai es atcerētos, kā tas ir braukt ar to jaudu pilno, kas man ir. Jo, jā, lielāko treniņu daļu es nebraucu ar tādu mašīnu, kāda man bija pirms tam. Tādēļ, jā, tagad mehāniķis sataisīs mašīnu, un tad jau izbrauksim 1-2 apus un cerēsim, ka ar tiem treniņiem būs pietiekami. Tā kā turam īšķis.
Tātad šitas ir perfekts sākums video. Renārs tikko palīdzēja vienam džekam atrast. Esam noslēguši mūsu kvali un pa lielu kvalī negāja tā kā gribētos. Pirmo braucienu uztaisīju tādu vairāk seifiņā. Es sapratu, kur bija mans kļūdas, lai nedabūtu tāds punkts, kā es gribētu. Taču otrajā braucienā, kā jau tas bieži notiek, tu ej all in, taču overcommito un beigās sanāk kaut kādi sūdi, tā sakot. Un tā arī bija manā gadījumā. Iemetienā bišķiņ sačakarējos, tad arī vēlāk kaut kur bišķi sačakarējos. Vienkārši sakot, es zinu savas kļūdas. Es uz tandēm braucieniem es noteikti labošos. Varbūt tik traki, neiešu tik traki agresīvi kā otrajā braucienā. Tādēļ, jā, pa lielam esam izgājuši kvali. Viss kārtībā, iespējams būsim otrie, iespējams kaut kur zemāk. Bet jā, katrā ziņā gatavojamies tandēmiem un cerams, ka būs izdevusies diena. Hello, Boban. What do you like Kolbilahu track? I actually really like it because the terrain is really interesting and all. Tikko esam beidz mūsu top 3-2 batla un viss sagāja. Igaunis bišķiņ pārstresojās, līdās izdarīja savu darbiņu un 40 Igaunis sastresojās un apgriezās, tā kā es izvairījos. Šī tik te tālu viss ir čotka. Tagad mums priekšā ir diezgan tīra, ok, pretinieks. Tā kā jā, jāsaņemās, jāuzkurbulē sevi uz vēl trakāk braukšana. Tādēļ, jā, turim īšķis un ejam tālāk. Give it to me.
tu karmu? Tā ir karma. Protests uzrakstījās. Viņš aizbrauks pa taisnos turieni, atpakaļ. Tur ir betons tieši. Nē, nu tur gar betonu un to tur. Vēlreiz, kam ir jānotiek? Mercedes te noslēps. Ja noslēps, tad viņš brauc te augšā. Pateic, ka mēs ar Veikšānu esam sarunājuši šo finālu, tad viņa foters bišķiņ apvainojās. Tagad viņš ir jāuzvar, lai viņš neiet lepnis par manīm, ja? Sādā, ka es būtu nogrūķējis mutu un pa tukšo. Es domāju, ka tā vieta izšķir šo rezultātu. Es domāju, ka jābūt. Jā, turpina es man drīz uzsit tur. Viss normāli pie pakaļējā riteņa ļoti smuku šit un tā arī viņš aizēja. Viņš ilgi bija kastē, un te viņš aizbrauc garām. Bet es nebremzēju, redzu, es nebremzēju, viņš te bišķi iemet, un man bija jābremzē. Jā, nu tur tu nedaudz vēlāk pārmeties pa viņu. Nē, bet... 1, 2, 3 vietas. Daniels, Kirills, Henriks. Tad Daniels pirmais, jā? Jā. Jā.
Tieši tā. Pirmais. Šitie latvieši cīnās pret. Igauni zin, kā tas ir jādara. Tas ir papīrsports. Jā. Sākam vēl driftu uztaisim papīrsportu, tad arī uz to es vairs Mums jau ir viens papīra čempions senā pagātnē. Jā, un tad tika izēsts. Drift aizsācējs. Third place, Henrik Kulbinski. From the finals. Second place, Kirill Matovsky. No, ir. Malacis. Paldies! Nē, tu arī pats ir. Kā tas ir nedzer? Kamēr viņš taisa ciet, mums ir ieslikt. Godīgi sakot, tā pavisam godīgi. Pagājušā nakts bija traģiski, es naktī slikti jutos. Un es gulēju kaut kādas 5 stundas, bet man likās, ka tas man ļoti iespaidos uz šodienas braukšanu. Varbūt bija nedaudz lielāks nokurums, bet kopumā tas padara tādu lielāku gandarījumu sajūtu. Jā, tas padara gandarījumu sajūtu. Bet labi, kas man tur ir uz bumperi, man tur kāds tik tuvi ir. Vai kur? Nice. Pofīgi, Battle Scars. Nu, bet diena izdevusies, ne? Tikko esam pabeiguši mūsu posmu klubu Lohu. Jau pagājuši gadu ar street mašīnu, kas izbraušot trasi pirmo reizi sapratu, ka nākamgad es būšu ļoti priecīgs šajā trasē braukt. Varbūt sākumā treniņos un kvalī bija grūtāk iebraukties, jo kvalī pirmais uztaisīja safe runu un tad otrajā es overcommitoju un bla bla bla. Bet kopumā ar katru braucienu uz augšu es arvien vairāk piešāvos, līdz mēs aizcīnījāmies līdz fināliem. Es nezinu, šoreiz ir forši gandarījums, jo tā ir ļoti laba iesildīšanās pirms Vācijas. Tā kā jā, turēsim šitās pozitīvās emocijas dzīves un turēsim, ka mēs šādu pašu rezultātu un vaibu aiznesīsim uz Vāciju. Tā kā see you in Iron Drift King. See you in Iron Drift King.